Jo šovakar pat kuģis dodas ceļojumā uz Vācijas Tīru. Jā. Es tik skatos, mums ļoti līdzīgas formas. Jūs no kurienes? No Daugavpils. Tu no Daugavpils, bet mācies Liepājā, jā? Aha, jā, labi. Ar šādu kuģīti arī gribēs braukt? Nē. Negribēs? Gribēs iet jūrā, jā? Tieši tā. Vajag runāt tā kā jūrniekam. Kuģis nevis brauc, bet iet jūrā, jā? Jā. Bet vai ar šo kuģi varētu paiet jūrā? Nezinu. Protams, ka tu nezini. Viņš nogrimt uzreiz. Īstenībā jau tur jau nav pat vietas, kur mums abiem diviem iekļūt iekšā. Bet jau mēs varētu padomāt par to, cik cilvēku stundas aiziet, lai tādu kuģi uzbūvētu, kā domā? Apmēram liekam nedēļas divas, ja ļoti daudz cilvēku. Cilvēku stundas? Cilvēku stundas. Tas atkarīgs no cilvēkiem, vai ne? Ja daudz cilvēku, cik? Gandrīz ļoti labi, 900 cilvēku stundas ir aizgājuši. Bet tagad vēl jautājums uz atjautību. Cik cilvēku ir būvējuši to kuģi? Kurš zinās pateikt? Nē. Varbūt 3 kā 2. Cik cilvēki ir būvējuši to kuģi? Iedomājies, lielākais kuģis pasaulē. 7000. 7000 cilvēki ir būvējuši. Visā Eiropā birojos ir būvējuši šo te, es domāju tā, atbildēju pareizi, jūs būtu nopelnījuši. Aha, lūdzu, no DFDS kompānijas jubilejas gadā par pareizo atbildi. Un jūs arī varat kaut ko nopelnīt. Ja jūs uzmanīgi klausītos informāciju. Es redzēju, ka